atsūtīja bildīti, kāda ir izskatās samērā sena karsēšanās vieta Japānā. Braucam tālāk. Ziemeļos Zviedrijā ir personāžs Valsto Tomte. Viņš parādījās mums ap 780 gadiem atpakaļ liecības par tādu personāžu. Ar ko viņš atšķirās? Augumā viņš ir tāds pats kā neliela bērna augumā. Un arī mitinās, bet būtiska atšķirība, ka viņš ir labvēlīgs gars, kurš jau to karsēšanās vietu, to saunu, kas bija Zviedriem, arī sargā. Un nākamā slaidā tikai nedaudz soda, par cik viņš ir labais gariņš. Jā, viņš nogulina mājdzīvnieks vai nodedzina pirti. Neko citu pārāk viņš nedara, jo vainīgs viņš gan apdedzina cilvēku, gan nogulina, gan saindēja, tieši iestājās pret pārkāpēju. Savukārt, Valsto Tomte, kaut gan es nezinu, tajos laikos vai sods bija nogalināti, es grūti pateikt. Tad šis trūķis, ja viņu neklausa, ja nāk arī vēlās stundās pērties, samēt tā pašsajūta, slimības, bet atšķirībā no vainīgajām čukas, viņš arī atalgo. Ja viņu klausa, dod labu gāru un vēseles attīrīšana, kā mēs redzam. Un nākamais